Šodien es došos ciemos pie Maksima. Un Maksims jau kopš bērnības ir sapņojis par savu uzņēmumu. Kā tas viņam ir izdevies jau 24 gadu vecumā, kas palīdz viņam attīstīt šo uzņēmēju darbību un piepildīt ar to saistītos sapņus. Tā nu sanāca, ka Maksims bija mūsu pirmais viesis un viens arī no noslēdzošajiem, jo pie Maksima es došos ciemos otro reizi, lai dzirdētu viņa stāstu, jo tas bija patiesi iedvesmojoši. Un neskatoties uz dažādām tehniskām ķibelēm, kas mums notika procesā, bija patiesa vēlme šo stāstu dzirdēt vēlreiz un parādīt arī jums. Šodien būs laikam vislabākā saruna tieši tādā ziņā, ka es pati šodien izgāju cauri tam, ka es piepildu savus sapņus, es uzdrīstos, un kā ir, kad kaut kas nesanāk, kā ir nepadoties, kā ir kā turpināt, kā tāds iekšējs process. Nu ko, Maksim, man prieks, ka mēs esam tikušies vēlreiz. Jā. Tad, kad es nācu uz šejieni, tā pirmā doma bija tāda, laikam es pirmajā reizē kaut ko līdz galam īsti nesaklausīju vai neiemācījos no tevis to, kas man bija jāpaņem, un tāpēc man bija jāatnāk pie tevis vēlreiz, lai kaut ko sadzirdētu un kaut ko iemācītos un varbūt vēl vairāk iedvesmotos no tevis. Jā. Jā. Ticot tam, ka nekas, ka lietas nenotiek tāpat Jā, tāpat vien, jā. Kurš? Bet tā kā mūsu klausītāji gan tevi dzirdēs pirmoreiz šajā formātā, tad varbūt tu vari nedaudz iepazīstināt arī ar sevi, ko tu dari ikdienā un kā tu esi nonācis līdz šim te brīdim. Jā, ok. Prieks arī tevi redzēt, otru reizi, Laura. Es lielākoties strādāju, es ļoti daudz strādāju kā jaunais uzņēmējs. Man ir 24 gadi, es dzīvoju Rīgā, visu laiku esmu dzīvojis Rīgā, un tagad es būvēju uzņēmumu pēc nosaukuma Boxrent. Mēs nodarbojamies ar to, kā būvējam no jūras konteineriem noliktavas. Te man ir viens modelītis no 3D, un mēs viņus krāsojam, taisam noliktavas, un tad izīrējam cilvēkiem un uzņēmumiem, kas glabā tur savas personīgās mantas. Un sāku es šo biznesu 3 gadus atpakaļ. Pirms tam man bija cits biznes, un pirms tam es sāku savu karjeru kā IT speciālists, kā programmētājs. Varbūt tad tu vari pastāstīt par šiem etapiem, ar ko viss sākās, jā. Jā, viss sākās skolā. Vispār viss sākās kaut kādos 14 gados. Man tā kā karjera sākās. Es sāku filmēt video, es sāku montēt video, un es sāku nedaudz pelnīt no tā kā taisīt mūzikas klipus kaut kādus. Tad 17 gados es biju ēndienā, kas ir diezgan foršs pasākums, noteikti zinu tādu. Un es biju pie programmētājas Skandavībā, tāds uzņēmums IT. Un tad man tā kā ļoti patika programmēt IT, un es jau uzliku mērķi vēl tādu 17 gados, ka 3 mēnešu laikā es tā kā gribu iegūt darbu IT jomā kā programists. Kā programmētājs. Man vispār jūg tā kā 3 valodas, krievu, angļu un latviešu. Jo es arī dzīvoju. Normāls, tie ļoti labi saprot, man ir līdzīgi, un reizē man liekas, ka man ir akcents katrā no viņām, kad jā, man ir tāpat. Man angļu valodā ir krievu akcents, un latviešu valodā arī krievu akcents, laikam. Jā, un es arī dzīvoju ārzemēs 9 mēnešus, tur es iemācījos angļu valodu, un vispār esmu krievs, tā kā es piedzimu krievu ģimenē, bet aizgāju uz latviešu skolu, un tā iemācījos latviešu valodu. Es strādāju es iegūstu savu pirmo darbu 18 gados, vasaras brīvlaikā es strādāju par programmētāju, pēc tam es braucu ārzemēs, bet man visu laiku bija tā sajūta, ka es gribu būvēt kaut ko savu, ka es gribu būt uzņēmējs, arī ļoti daudz skatījos kontentu, kas ir tieši priekš uzņēmējiem, un man tas vienkārši tā kā, draivoja, un man visu laiku bija sajūta, ka es neesmu varbūt pareizajā vietā, ka man ir jābūt kaut kur citur. Nezinu, varbūt tev arī bija tā sajūta kaut kad. Jā. Ka tā kā, tev viss it kā notiek jā, bet tu saproti, ka tā nav īsti tava vieta, jā. Pat ja varbūt tie ārēji apstākļi, kā tu saki, liekas un normālas Jā, tīpaši, ja tu pajautā citiem cilvēkiem, tā kā es strādāju par IT programmētāju, tur 19 gados, visi saka, tā kā forši, ko tev vēl vajag, tur ir algas, stabils darbs un tā tālāk, bet es tā kā sevi jūtu, ka tas nav īsti tas. Un tad es atbraucu uz Latviju pēc Dānijas, tas bija, man liekas, man bija 20 gadi. Un es sāku savu pirmu uzņēmumu, kas ir tā kā otrs posms manā dzīvē.
Tas bija ļoti foršs laiks, man viņš tā kā ļoti patika, jo vienmēr pirmais biznes ir, kā pirmā mašīna. Varbūt arī tā bija, ka pirmā mašīna tomēr ir, tas nav tā, ka tur otrā mašīna, trešā mašīna, ceturtā, tur jau plēlim viss skaidrs, bet kad tu kaut ko dari kā pirmo lietu, tas tomēr uz tevi kaut kādu iespēju tā kā atstāja. Kādu? Kad tu tā kā iegribsi tajā biznesa pasaulē, tu pirms tam esi tikai dzirdējis, kāds viss notiek, tur klienti, finanses, investīcijas un tā tālāk. Un tā kā tu tajā visā iegrimsti un wow, tā kā forši. Man tas ļoti patīk. Bet es zinu cilvēkus, kam tas neīpaši patīk arī. Tas ir normāli, jo katram jānodarbojas ar to, kas viņam padodas un kas viņam patīk. Un visiem, priekš visiem nav sports, piemēram, priekš visiem nav biznesu un tā tālāk. Vienkārši jāmeklē sevi un jāsaprot savas stiprās un vājās puses. Man arī ir tā kā vājās un stiprās puses, kuras es saprotu, un no tā arī tā kā izēja. Un tad tālāk par to tavu pirmo uzņēmumu, kas bija šis te uzņēmuma veids, kā tu nonāci līdz idejai? Vispār idejas ir ļoti daudz, un viņas ļoti idejas ir labas, kuras vienkārši ir gaisā karajoties, tur kontentā, kaut kur YouTube'ā. Cilvēki vienkārši saka par labām idejām vienmēr, bet svarīgākais ir realizācija nekā ideja. Bet es pats atradu vispār, kad es strādāju par programmētāju, es atradu tādu kā tutoriālu, kā taisīt biznesu no nulles, un tieši šajā sfērā. Tas ir dzīvokļu īstermiņa bizness, kas ir apakšīra. Es paņemu dzīvokli tā kā uz gadu un izierēju viņa īstermiņā. Skan vienkārši, tas arī nav tā kā baigi grūts, nav kaut kā tur atoma fizika, bet ir kaut kāds savs nianses. Un tad es izgāju šo kursu pilnībā 10 stundas, vai cik tur bija 20 stundas, un sāku vienkārši darīt to, kas bija teikts, kas ir diezgan reti biznesā. Jo biznesā vienmēr ir tā sajūta, ka tu neesi pārliecināts un nezini, kas tev īsti jādara, jo ir ļoti daudz varianti, kā darīt. Es klausos, un pirmā tā frāze, kur es uzreiz izķēru priekš sevis, ka tiešām ideju ir daudz, un idejas ir ļoti labas. Un viņas ir pieejamas. Ne visas, bet ir daudz idejas, jā. Ir jāmāk atšķirt labas no sliktām. Jā, bet kas svarīgākais tāpat ir šī realizācija, ka mēs darām, lai tās idejas taptu par kaut ko reālu. Ne visi, bet cerams, jā. Tās arī dara. Nē, tas ir svarīgākais tajā visā. Tev var būt ļoti, ļoti laba ideja, bet ja tu neko nedarīsi, tad tā ideja tikai paliks ideja. Jā, svarīgi ir darīt, jo cilvēki, man liekas, pārvērtē to risku, kāds ir, jo tev ir jāsaprot, piemēram, ja tu sāksi šo biznesu un tev nesanāks, kas notiks. Tā kā tevi neviens nenogalinās, tu tur nekļūs par invalīdu vai kaut kas vēl, tu vienkārši būs kaut kāds, varbūt tur motivācija zemāka, tur kaut kādas pašcieņa būs nedaudz zemāka, bet tas ir, tā kā sīkumi. Galvenais, ka tu pamēģināji, bet tā sekas, ja tu nepamēģini pēc tam, bet ja tu gribēji pamēģināt, tas būs, man liekas, lielāks sekas. Tāpēc svarīgi ir uzdrošināties. Jā. Es tev ļoti piekrītu. Tā kā tāds ieta, ka tu šobrīd to visu saki man personīgi arī, ka man tas ir jāatdzird. Ok. Tad arī priekš teici tā intervija. Tieši tā. Arī, jā. Lūk, tas bija tas tavs tāds pirmais biznes. Un kā tā ideja attīstījās līdz tam, ar ko tu nodarbojies šobrīd? Tā ideja, viņa nevis attīstījās, bet otrādi viņa. Viņa beidzās to ceļu. Sākās Covid, man bija laikam 21 gads, un peļņa kritās. Viņa bija, bet viņa kritās. Man bija jāstrādā pašam un tā kā jāvelta daudz laika. Un vienmēr ir tā, ka ja biznesā ir maz investīcijas, tad tu kompensē ar lielu laika atdevi, jo vēl ir daudz cilvēku, kam arī ir maz naudas, un viņi vienkārši ar laiku to visu kompensē. Piemēram, tur, lai sāktu tirgot augļus kaut kur marketā, tev nevajag lielu naudu, bet tev vajag tā kā daudz laika. Jā. Bet, lai uzbūvētu tur restorānu, vajag tur 40,000 vai 50. Tur ir mazāk laika, bet arī lielāka atdeva. Un tas pats dzīvokļu biznesā. Un es sapratu, ka ar šo uzņēmumu un biznesa modeli es neuzbūvēšu lielu uzņēmumu, bet man ir tieši tas, baks vai kaut kas galvā, ka man ir vajadzīgs liels uzņēmums. Un es jau tā kā no pašiem sākumiem, kad būvēju biznesu, pat nevis no peļņas, man nav tāda motīva. Tas priekš manis peļņa ir vairāk kā medaļa sportistam. Tas nav, uz ko es tiecos.
Es vienkārši gribu realizēt savas ambīcijas, savu potenciālu, un nauda, viņa nāks vienkārši kā balva. Un tāpēc es vienmēr gribu izvēlēties biznesa modeli, ar kuru es varēšu uztaisīt lielu uzņēmumu un realizēt savas ambīcijas. Un tāpēc es pārdevu to biznesu par nelielu naudu ļoti, un sāku jaunu biznesu, kas ir 3. posms, tas ir Boxrent konteineri, 3 gadus atpakaļ. Varbūt tad tu vari pastāstīt, kas ir Boxrent, kā strādā šis te iznomāšanas process, un kā tu pats nonāci pie tādas idejas to ieviest Latvijā, jo tas ir kaut kas tāds, kas līdz šim nebija tik ļoti aktuāls. Jā, vispār tas tirgus, viņš saucās self-storage angliski, kas ir tā kā pašapkalpošanās noliktavas, viņš Eiropā nav tik ļoti attīstīts, viņš ir Amerikā ļoti attīstīts un jau ļoti ilgu laiku. Tas ir saistīts arī ar to, ka cilvēki tur visu laiku pārvāc no vienas vietas uz otru. Un, piemēram, ja Amerikā uz katru 10. iedzīvotāju ir viena noliktava, Eiropā tikai uz katru 110. Tā kā 10 reizes mazāk. Bet tas ļoti strauji iet uz augšu. Un ar katru gadu tiek būvēti jauni centri, jaunas noliktavas, un arī mēs augam, arī Boxrent aug. Mēs trīskāršojam savu izmēru katru gadu tagad no paša sākuma līdz šim, un tas ir mūsu mērķis darīt visu laiku to. Protams, būs kaut kāds brīdis, kad tie skaitļi vairs nevarēs tā kāpt, bet vismaz līdz kaut kādam brīdim. Strādā diezgan vienkārši. Mēs noliekam konteineri uz īrētās zemes, pārtaisam to par noliktavām, un izīrējam cilvēkiem, fiziskām, juridiskām personām, kas glabā tur savas personīgās mantas, velospēdas ratiņus, visu, kas traucē mājai vai traucē birojam. Visu to var izdarīt online, 10 minūšu laikā. Mēs arī ejam uz to, ka mēs būsim vairāk IT uzņēmums, kas to visu caur IT optimizē, automatizē un iet uz Eiropas Savienības valstīm. Tas ir tā uzskicējums, ko mēs darām. Jā. Ok. Līdz šim viss izklausījās tā, es tur pabeidzu skolu, tad es pabeidzu tur tos kursus, IT kaut kur tur ārzemēs, vai kas tas bija? Tas bija darbs, es pēc tam izgāju kursus, kā uztaisīt savu pirmo biznesu dzīvokļos. Jā. Viss tā ļoti, ļoti secīgi, bet es ticu, ka šajā ceļā ir bijuši arī daudz izaicinājumu un daudz tādas reizes, kad, varbūt gribējās padoties, tad varbūt vari padalīties, kas ir bijuši izaicinājumi tavā ceļā un kas tev palīdzēja nepadoties. Jā, protams, bija izaicinājumi. Man laikam uzreiz atbildēšu, ka neļauj padoties tā liela motivācija uzbūvēt lielu uzņēmumu, jo, ja man būtu, piemēram, motivācija pelnīt, varbūt es paliktu IT jomā un pelnīt tur varbūt vairāk nekā kaut kādā posmā manā. Vienkārši manī ir tā sajūta, ka man tas ir jāizdara. Jā. Un izaicinājumi. Stiprs iekšējs, kāpēc es to daru? Tāda iekšēja motivācija. Iekšēja motivācija, es līdz galam viņu nevaru izskaidrot, es tā kā pateikšu godīgi, bet viņa vienkārši ir. Es vienkārši varbūt. Vienkārši tā ir. Es tā kā šobrīd 24 gados to nevaru vēl tā kā līdz galam izprast un izteikt vārdos, bet tā ir. Un izaicinājumi bija ļoti dažādi, tīpaši dzīvokļu biznesā bija vairāk, kur bija, tur alkoholiķi viesi, tusiņi, kad mums zaga tur dārgus televizorus, kautiņi, asinis. Vienkārši bija treš. Bet tas bija jautri. Visu laiku notika kaut kāds actions. Jā, gandrīz jau, mums bija tā kā pašā, sezonā mums bija 13 dzīvokļi, no kuriem 4 dzīvokļi bija ekonomklasa, kas bija puspagrabstāvs. Viņi bija ok, bet tas ir puspagrabstāvs, viņi bija lēti, un tur visu laiku notika kaut kas tāds ritīgs, foršs, jautrs. Un man dažreiz no rītiem tur, īpašnieki rakstīja vai sūtīja bildes, kas tur notika kaut kur. Es, protams, ātri to visu menedžēju, mēģinājām risināt. Un tas nenotika tik bieži, bet tik un tā tas notika, vai tas risināt. Bet tas arī kaut kādā veidā rudī, jo tu saproti, ka pasaule nav ideāli, viņi nav balti un cilvēki nav balti un ideāli. Un tā kā, ja tev apsoli tur kaut ko, tas nenozīmē, ka tas būs arī izdarīts, no klienta puses vai no darbinieku puses vai kaut kas vēl. Un konteineros arī, protams, bija izaicinājumi ļoti dažādi, bet ja nav izaicinājumi, tad ir garlaicīgi, man liekas, arī. Jāsaprot. Galvenais, lai tas tevi nenogalina. Tas ir. Jā. Vispārējais tevi rudī vienkārši.
Kas tev palīdz tikt pāri šiem te izaicinājumiem? Pirmkārt jau jādomā objektīvi, jo mēs kā cilvēki esam ļoti, ļoti tādi emocionāls būtnes, un mēs visu, par jebkādu apstākli, mēs vienmēr domājam, ka es esmu pie tā vainīgs, ka tas ir manis dēļ, es esmu kaut kāds ne tāds, es tur kaut ko nevaru izdarīt, kāpēc viņš tā pateica, kāpēc izdarīja. Tev vienkārši no tā jāabstrahējas un jāsaprot objektīva situācija tā kā no malas. Kas notika, kāpēc notika, vai tiešām man par to ir jāuztraucās, varbūt tas nav nekas tāds. Nezinu, tur klients tur brēc. Ok, tā kā nomierinies un tā kā runā ar viņu mierīgi, vai tur, nezinu, vienkārši atrisini to tā kā neņem to personīgi. Tas varbūt ir tas advice. Nezinu, notika tur kaut kas arī slikts. Uzreiz pamēģini domāt, vai tas tevi skars kaut kā pēc 5 gadiem, tas gadījums. Ja skars, tad ok, varbūt ir jēga uztraukties, bet ja tu vispār par to nedomās pēc 5 gadiem, tad vai ir jēga uztraukties un samazināt tev tā kā dzīvi, jo katrs stress, tomēr mēs samazinām to dzīves jau. Jā, izvērtēt, par ko tad ir vispār vērts stresot un, kuras lietas labāk vispār nestresot, bet tas neiespējams. Jā. Vai ir bijuši varbūt kaut kā tādi atgadījumi, ar kuriem tu labprāt padalītos šajā ceļā, teiksim tā, kas ir bijuši tādi grūtāki? Grūtāki, ok. Tev pašam varbūt personīgi kā cilvēkam, vai tieši tādā uzņēmēja lomā? Uzņēmēja lomā visgrūtākais un arī viens no visforšākajiem ir tas, ka tev visu laiku ir jāmainās, jo biznesa visu laiku aug, viņš mainās. Normālā situācija viņš aug. Un ja viņš aug, tev pašam ir jāmainās kā personībai. Jo, piemēram, pirms, kad es biju IT programmētājs, man būtu ļoti, ļoti grūti vispār piekrist tādai intervijai, man būtu grūti vispār runāt, jo es maz komunicēju ar cilvēkiem. Es biju datorā, es komunicēju ar datoru, man viss patika, bija forši. Bet tagad, man ir intervija, man jārunā, kaut kas jāstāsta, tas kaut kas jauns. Un tās lietas visu laiku biznesā. Tā kā ir jākomunicē ar darbiniekiem, ir jāsaprot, vispār darbinieki, kas viņiem ir svarīgs, kas nav. Ja, piemēram, agrāk es domāju, ka jāstrādā ar darbiniekiem tādā veidā, bet tagad es saprotu, ka tas nav tikai par naudu un par algu. Tā kā jādod arī kaut kas cits cilvēkam, piemēram, atzinība kaut kāda, un arī citā veidā jāstrādā. Tas ir vairāk kā soft skills jau, nevis hard skills. Un tādi insighti nāk visu laiku, līdz biznesa aug, visu laiku ir pašam jātīstās un jāmaina savu pieeja biznesam. Jo agrāk man bija svarīgi vienkārši dabūt 3 klientus dienā pašam vienkārši atrast, ar kaut kā sludinājumu portālu, Facebooku. Ok, tas ir nākamais līmenis, tagad man vairs tas nav svarīgi, tagad man ir svarīgi saprast, atrast investīcijas kaut kādas, lielākas, jā. Un tas visu laiku mainās, un tie skilli, kas tev ir svarīgākie, viņi arī mainās. Tas varbūt ir tas challenging. Bet man patīk pārmaiņas. Es nevarētu tur sēdēt, visu dienu ofisā un darīt vienu to pašu. Es vienkārši nošautos no tā. Un tas man arī nepatika programmēšanā. Ir kā programmēšanā, ir dažādas lietas, bet tik un tā, tu sēdi ofisā un dari, labi, es tagad arī sēžu ofisā, bet, lielākoties, bet tik un tā, tās mājaslapas jātaisa viena, otra, trešā, diezgan līdzīgi, bet tev visu laiku kaut kas mainās. Es domāju, noteikti ietekmē arī tas, ka tu sēdi savā ofisā priekš sava uzņēmuma. Tas arī, man liekas, uzreiz ir bišķi citādāk, vai ne? Es to neuzturu, tur kā kaut kādus, to, ka es būvēju kaut ko savu, tas man, protams, patīk ļoti un motivē. Bet no otras puses ir tā atbildība un tas risks, ja kaut kas nesanāk, tad vienmēr pa lielam mazā uzņēmumā ir vainīgs darbu vadītājs, nevis kāds darbinieks. Tāpēc tas arī jāsaprot. Bet jā, protams, man patīk. Ok. Un tev kā cilvēkam, kas ir bijuši tie izaicinājumi? Mēs dzirdējām, kas ir tie bijuši par izaicinājumu tev kā uzņēmējam, bet tev personīgi kā cilvēkam? Mainīties pašam. Tā kā, jo man arī cilvēki saka no ārpuses, arī ģimene saka, ka es mainījies no tā, kad sāku biznesu un tagad, jā. Varbūt es kaut kur kļuvu nedaudz tāds, kā to saka, nevis stiprāks, bet kā vēsāks pret kaut kādām lietām, ka tevi tik ļoti tas vairs
Tas arī, neķerciet? Man tas bija īstenībā arī pirms tam, par ko cilvēki uztraucās, man likās, tas ir kaut kādas, detaļas, tā kā nav tik svarīgi, es neuztraucos, tas varbūt ir mana tāds, personības iezīme, bet, šķeržiņi, kāds latviski. Šķeržiņi ir tā kā kodols, tāds tas stumbrs, tas vidiņš, Jā, krievu valodā tā kā ir tāda metafora, ka 4 šķeržiņi, tas ir vienkārši kā kaut kādas situācijas es uztveru jau labāk un normālāk, nekā es to darīju pirms tam, tādā veidā. Un mani tas vairs nešokē. Jā. Tā izklausās pēc tādas stiprās puses, bet vai tas ir bijis arī kaut kādā brīdī kā izaicinājums tādā ziņā, ka citiem ir grūti to pieņemt, ka tu mainies un cilvēki varbūt pazūd no tavas dzīves? Te vienkārši ir svarīgi, ka tu audz un kad nekļūt te ir svarīgi, ka tu audz, nekļūt pašpārliecinātam par sevi un varbūt būt augstākam par citiem. Tas ir ļoti svarīgi. Nekļūt tādam augstprātīgam. Tas vārds, augstprātīgam, jo, piemēram, draugi, ģimene, tevi zina tā kā, kā vienkārši kā draugu, nevis kā tur, nezinu, kaut kādu uzņēmumu bosu. Un tev nav jākļūst, tā kā tev ir jāsaglabā savu, tā kā sākotnēji tā... Cilvēcība jāsaglabā. Jā, tev ir jāsaglabā tā cilvēcība un nav tur jākļūst, nezinu, grūtākam cilvēkam. Tev ir jāturpina būt vienkāršam cilvēkam un, nezinu, nav jābūt augstākam par citiem, tādā veidā. Tad arī tu nepazaudēsi to sākotnējs draugus, kas tev bija, un komunikāciju. Bet tik un tā, piemēram, ģimene un draugi, es redzu, ka es tomēr esmu mainījies, un viņi arī to sākam, bet, vai pie tā pierodu, vai, es nekomunicēju. Divi varianti. Vispār tā kā arī tā psiholoģiskajos pētījumos, tā kā cilvēki visbiežāk baidās no tā, ka viņiem nesanāks, ka viņi izgāzīsies tās tādas. Tā ir, jā. Mēs visi baidamies no failiem un no tā, ka mums cilvēki tas parādīs ar pirkstu, tev nesanāca. Un tā, bet īstenībā jāsaprot, ka visi ir vienalga par mums un visi domā vairāk par sevi. Un ja momentā, nezinu, viņu tur kaut ko pateiks, nezinu, uzrakstīs komentāru kaut kādu naidīgu, nezinu, pasmiesies, tad pēc jau 5 minūtēm viņi aizmirsīs par tevi, viņiem ir savu dzīvi, savas problēmas, viņi ies tālāk, jā, tas ir svarīgi. Pašā sākumā, kad es taisīju biznesu un aizgāju no darba, varbūt tad, vairāk no ģimenes bija tāda nesaprašana, tā kā, kāpēc es to daru, kāpēc eju prom no darba un taisu biznesu, kaut kāda nesaprotama ar dzīvokļiem. Tas bija dīvaini, jo tas bija tā kā outside the box, tā kā ārpus, jo, pasties, tev nav tā kā neviens no rādījiem biznesmenis, kāpēc tu gribi iet un kāpēc tev sanāks, jā, tās jautājums. Bet, nekas, izgājām cauri. Jā. Jā. Izklausās tiešām tā ļoti iedvesmojoši tieši tas tavs domāšanas veids, ka nekas, ka ir tās grūtības vai tie šķēršļi, mēs atradīsim risinājumu, mēs atradīsim veidu, kā tam iziet cauri. Un tas, ko tu saki, ka beigās tu saproti, ka tu jau nenomiri no tā, un tas tev tikai palīdzēja augt un saprast, kā darīt lietas vēl labāk. Jā, un rudīt tevi. Jā, tieši tā. Protams, es neesmu perfekts. Dažreiz, kad ir kaut kāda reāla problēma, es uzreiz nevaru viņu tā kā izlemt. Protams, ir kaut kādas emocijas dažreiz, kad ir kaut kāda lielāka problēma, bet jāmēģina vienkārši no tā atrafēties un objektīvi pieņemt lēmumu. Tīpaši tas biznesai svarīgi. Kas tev palīdz strādāt tieši ar emocijām ikdienā? Man tā kā, manai personībai nav ļoti izteikts emocijas. Nezinu, kā programmētiem arī. Un tāpēc tā ir vienkārši mana personība. Es ieprogrammēju sevi bišķiņa emocijas, tā kā mazāk, jā. Vienkārši tā ir mana personības iezīme, tā kā man nav tik izteikts emocijas. Mana māsa, piemēram, viņa ir daudz emocionāls cilvēks. Viņa var tur, nezinu, tur kliegt un ārdīties, es ļoti reti, ka to daru. Un tāpēc varbūt tas man palīdz, jā, biznesā, tā kā saglabāt to mierīgumu. Mēs parunājām nedaudz par tavu biznesu. Varbūt tu vari mūs iepazīstināt arī ar savu ikdienu kopumā, ko vēl tu dari bez sava biznesa būvēšanas, un kā tev izdodas to visu samanedžēt?
Jā, pirmkārt par to, kā samanedžēt, tas ir ļoti atkarīgs no tā, cik efektīvi es taisu biznesu un cik efektīvi strādāju. Jo agrāk es vienkārši strādāju 24/7, nedomājot tur par to, vai es daru kaut kādas svarīgas lietas vai nesvarīgas, es darīju vienkārši visu. Bet biznesu var arī būvēt citādāk, var būvēt tā kā gudrāk, var būvēt skatoties nevis no zemes, bet no augšas. Un tas ir tieši tas, ko es tagad mēģinu izdarīt. Jo biznesa jau ir tādā tā kā pārēšanas stadijā, kad es varu to izdarīt. Un tajā nākamajā līmenī tur nav tā kā baigi par to, ka tev ir ļoti daudz jāpahā, jāstrādā. Tajā līmenī jau ir tas, ka tev ir jāpieņem svarīgi lēmumi un pareizi lēmumi, tādā veidā. Bet tik un tā, es ar vienu strādāju daudz, varbūt būs mazāk kā pirms tam, lai gan tas neizstās pēc manis, jo tagad mums ir sprints, bet kopumā bišķiņ man ir vairāk brīva laika īstenībā, jo mēs arī paņēmu sev palīgu, un mēs tagad tā kā daudz efektīvāk strādājam. Es ārpus darba nodarbojos ar sportu, ar boksu jau 5 gadus aptuveni, varbūt arī ilgāk, bet ar pauzēm. Un man tas baigi patīk, un tas ir principā mans sports. Es vispār pa dzīvi esmu ļoti daudz ar ko nodarbojies sportā. Nezinu, kaut kādiem 15 sporta veidiem vismaz nodarbojies. Tā kā vismaz tur gadu nodarbojies ar to. Un pie boksa esmu paliķis, man tas ļoti patīk, tas ir mans sports. Es arī braucu ceļojumos, man ļoti patīk kāpt pa kalniem, iet garos hikingos, es tiekos ar draugiem, mēs tur ejām, nezinu, uz vējparku nesen bijām, tas bija baigi forši. Man patīk viss ar aktīvu atpūtu saistīts. Nesen bijām uz klinšu kāpšanu, kā klinšu kāpšanu, uz to sienu gandrīz, tu zini, baigi forši iesaku, kam ir sezona jāaiziet vēlreiz. Un jā, es atpūšos, bet vismaz kaut kādas 10 stundas dienā es strādāju. Bet brīvdienās es mēģinu strādāt. Tikai mēģinu, tagad strādāju. Jā. Un vēl viens man tāds jautājums radās, varbūt tu vari pastāstīt nedaudz vairāk par to, kā tad bija uzsākt šo biznesa ceļu, esot pirmajam savā ģimenē. Vai tev pašam nenāca prātā kaut kādas domas, kā es šito dabūšu gatavu, vai ko es te ņemos, kā tas bija priekš tevis? Nē, īstenībā nebija. Man bija kaut kāda pārliecība iekšējā. Es nezinu, no kurienes arī nāk, bet viņa bija. Tieši tas dumpinieciskums, ka es būšu pirmais. Jā, dumpinieks, jā. Es neskatījos uz to tajā brīdī tā, ka es tur būšu pirmais no ģimenes locekļiem, jo, manuprāt, biznes tas nav nekas, nezinu, tāds wow. Tas vienkārši ir kā profesija, uzņēmējs. Un tas ir tāpat kā profesionāls sportists vai ārsts vai ķirurgs vai ugunsdzēsējs, tie tikpat svarīgi amati. Vienkārši uzņēmējiem ir kaut kādas savas stiprās puses, kas jābūt, un tad tu būsi veiksmīgs. Bet ja tev nav, tad izvēlēs citu tā kā veidu. Un es arī netaisu sevi augstāk par citiem amatiem, vienkārši man tas patīk, un tā sanāca, ka biznesā var nopelnīt daudz naudas. Vienkārši tāds ir tā kā sfēras, kur var nopelnīt, ir sfēras, kur tā kā var nopelnīt, jā, un nevar. Bet svarīgākais ir tomēr, lai tev tas patīk, nevis var nopelnīt naudu. Tu pieminēji savu vecumu, ka tev šobrīd ir 24. Veseli 24. Ko tas saka? Veseli 24. Veseli 24, jā. Vai tavs vecums kādreiz ir bijis arī šķērslis tavā ceļā? Teiksim tā, ka tevi neuztver nopietni vai kaut kā citādāk. Jā, es teicu speciāli veseli 24, jo es sāku biznesu, ka man bija 20, un tad bija dīvaini to izteikt. Tā kā, nezinu, kaut kādās oficiālās tikšanās tur ar uzņēmējiem, kam tur 40 gadi, labdien, man Maksims, man 20 gadi, es gribu tur, nezinu, ar jums sadarboties. Bet tagad 24, tas jau ir nedaudz vairāk. Tas jau nedaudz tā kā labāk, jā. Bet jā, runājot par vecumu, ir tā, ka pašā sākumā ir grūtāk, jo tu saproti, ka ir maz cilvēku, kas 20 gados tā kā strādā tajā sfērā, jo mēs tā kā, mēs skatāmies, kas notiek mums apkārt. Mums ir, varbūt, nezinu, neliels redzesloks, man, nezinu, kaut kā, varbūt 30 cilvēku redzesloks, un neviens no viņiem 20 gados netais biznesu, kāpēc tā kā man tas jādara, vai man sanāks tik agrā vecumā, vai man uzskatīs tā kā nopietni, ja cilvēki vai nē. Bet, un nebija tā, ka es vienā dienā pamodos, es domāju, ka es taisīšu biznesu un taisīju biznesu. Nē, es arī straguloju, es kaut kāds 3 gadus skatījos video, man bija tāds nereāls hypes par to, ka es gribu taisīt biznesu,
bet bija kaut kāda bloka iekšā, ka es netaisīju, jo es pa lielam jau 70 gados gribēju taisīt biznesu, bet sāk tikai 20 gados. Un tagad tas strādā gan uz plusu, gan uz mīnusu. Uz mīnusu varbūt tad, kad tu esi tiešām ar pieaugušu cilvēku, ar uzņēmēju, nezinu, kaut kā tur ceha vadītāju, kam ir 40 gadi, kas tevi varbūt neuzturas tik nopietni. Te palīdz tev rezultāti, pateikt, ka kurš man rezultāti, hops, un kas notiek. Bet tas ir dot plusu, jo ir cilvēki, kas saprot, ka jaunieši būvē arī nākotni, un viņi dot arī dažreiz kā priekšroku īstenībā jauniem, nevis veciem, kas ir plusi. Es nemelošu, tā ir ne visiem, bet jā. Tu esi mūs atvedis uz savu uzņēmumu, uz to, kā viņš izskatās. Vienu no, jā. Varbūt tu mums vari tādu nedaudz stūri ekskursiju un pastāstīt, kā tas izskatās dzīvē un praktiski pielietojums. Liela pa prieku, jā. Konteiners. Te ir plānā, kopā te jābūt ir 15 konteineriem, kas ir aptuveni 70 noliktavas. Šobrīd ir plāns uz pusi izpildīts, tā kā tas ir mūsu pirmais posms, 7 konteineri. Un mēs būvējam tā kā pakāpeniski, tā kā vienmēr konteinerus. Un mums kāds konteiners ir zonēts, lai klients viegli atrod. Mēs uzreiz sakam klientam, ka jūsu boks ir A2. Šobrīd tieši nav 2 burti, es redzu kļūdu no meistariem, ka nav A2 un A3, bet šitiem ir. Un tad klients atbrauc, viņš redz savu boksu, viņš uzreiz var ievākties, un te šobrīd ir vispilns pilnībā. Tā kā no 7 konteineriem, te nav brīvu boksu, diemžēl neparādīšu. Bet te plānojas otra partija, vai nu rītdien, vai nu nākam pirmdien vēl tā kā apkārt šiem, vēl 8 konteineri, tad mums būs pilna lokācija pilnībā. Mēs viņu palaidām pavisam nesen, kaut kādus 3 mēnešus atpakaļ. Kad mēs tevi filmējām, mums vēl nebija šī lokācija pirmā reize. Metāla durvis, konteineri visi ir krāsot ar kvalitīvu krāsu, Hammerit. Es tagad pārdodu investoriem, tā kā pavisam investēju. Ļoti kvalitīvu konteineri, viņu krāsot ar Hammerit krāsu, kas tā kā paildzina to konteineru dzīves ciklu. Kā tu vispār liekas, cik konteinerus var izturēt tā kā ilgi? Un mēs nopērkam konteineru, cik viņš var stāvēt? Es neatceros, vai tu stāstīji to, bet man prātā ir kaut kā 20 gadi. No brīža, kad viņu izgatavo, vai kad mēs viņu nopērkam jau lietot, kā domā? Kad viņu izgatavo. Ilgāk. 50 gadi vispār ražotājs dod garantijas, ir dažādas ražotnes, bet vispār 50. Un vispār jūrā ir ļoti agresīvi nosacījumi, tur ir sāls, tur ir ūdens, tāpēc... Pārējais jūras konteineri, jā. Jā, jūras, jā. Un mēs pērkam visus lietotus konteinerus, jo tā ir izdevīgāk galā tā kā cilvēkiem, jo cilvēki negrib dažreiz pārmaksāt par to, ka konteiners varbūt nav tik perfekts, jo vienmēr tā pašizmaksas investīcija tā kā beigās ir klientam jāpārmaksā, jā. Un ir jāsaprot, kādā klasē tu strādā. Mēs strādājam low to middle segmentā. Mums nav tur VIP noliktavas apsildāmas kaut kādas, bet ar to pilnībā pietiek 95% gadījumu cilvēkiem. Jo tur var glabāt visas mantas, drēbes, elektroniku. Es pats tur esmu glabājis ļoti ilgi savas mantas, un viss ir pilnībā safe. Tikai tur kaut kādi 5% no mantām nevar glabāt ļoti maz sarakstīšu. Kā bija pasūtīt pašu pirmo konteineru? Kur tu vispār viņu atradi? Jo saki, jūrā, smagi apstākļi. Kur tu meklēji jūrā? Brauc jūrā pats. Gluži nē, bet kā tas notika dzīvē? Vispār, sakot īstenībā, tā kā godīgi, es neplānoju, kad pirku pirmo konteineru, ka mums būs vidējs uzņēmums jau tā kā pēc izmēra. Es vienkārši pirku, lai iegūtu savu kaut kādu pasīvu ienākumu. Un, protams, bija kaut kāds bailes pērkot. Īstenībā konteineru nav nemaz tik grūti atrast par augstu cenu. Par zemu grūti, bet par augstu ne. Tā kā gan katrā pilsētā, kur ir osta un arī nav osta, var nopirkt lietot konteineri, jo tajos pārved ļoti, ļoti daudz, ko importē un arī eksportē. Tāpēc tas ir ļoti labs tīks gan pa dzelzceļu, gan pa jūras, gan fūras. Viņa sauc jūras konteinerus, bet īstenībā viņš ir universāls. Atradu konteineru, nopirku, uzstādīju, sapratu, ka ir pieprasījums, ir liels tirgus un turpinātu attīstīt. Man no tādas klienta pozīcijas ir interesanti. Kā es, piemēram, varētu atrast vispār jūs un rezervēt šo te savu konteineru
un tālāk jau nonāk līdz tam punktam, kur es varu glabāt savas mantas. Šo te procesu varbūt var izstāstīt. Jā. Nu, sākumā mēs kā dinozauri vienkārši tikāmies ar klientu, mēs devām viņam atslēgu, parakstījām fizisku līgumu, bet mēs attīstījāmies un tagad mēs mēģinām visu darīt maksimāli, lai klientam ir ērti un tieši strādāt priekš klienta, nevis priekš tā kā, piemēram, mums ir ērtāk. Jā. Un mēs visu digitalizējam, taisam arī tagad aplikāciju. Un, piemēram, ja tu būtu klients, tu atstātu pieteikumu mājaslapā, tev uzreiz atsūtītu pieejamās noliktavas, izmērus, cenas, tev piedāvātu bez maksas atbraukt un apstīties to noliktavu izmērā, varbūt salīdzināt kaut kādus izmērus dažādus. Tu varat atbraukt jebkurā tvērtā laikā uz lokāciju, piemēram, un ja, piemēram, B4 vai B5 būtu pieejami boksi, tu varētu atrast atslēgas logboksā ar kodu, atslēgt viņus un pasīties izmērus. Un ja tev tas derētu, tu parakstītu līgumu online bez e-paraksta un vienkārši noformēt līgumu attālināti un tajā pašā dienā jau sāk lietot boksu. Jā. Izklausās tā ļoti saprotama sistēma, jums jau ir izveidota pa šo laiku. Viņa ir efektīva, bet mēs arī zinām, uz ko tiekties un ko darīt vēl labāk, jo tagad mēs taisam, piemēram, online moduli, ar kuru cilvēks var rezervēt noliktavu uzreiz momentā, pat svētdien, naktī, viņš var visu apmaksāt, ievadīt savus datus un uzreiz atbraukt un lietot noliktavu. Mēs pie tā tagad strādājam tieši. Es te klausos, un man tiešām ir tā interesanti novērot, cik plaši tu redzi lietas un kā tu arī stāsti par šo savu izaugsmi un to, kā augt uzņēmumam. Kā tev veidojas varbūt šīs te vīzijas, vai kas tev palīdz ģenerēt šīs te idejas un strukturēt tā, lai viņas arī šķistu loģiskas un palīdzētu tavā uzņēmumā? Nu, ir tā, ka mēs jebkurā gadījumā uzsūcam informāciju no ārējas vides, no cilvēkiem, no kontenta, kuru mēs skatāmies, un es vienkārši ļoti ilgi interesējos par biznesu un kas ir tas galvenais, lai uzaugt lielu uzņēmumu. Jo pa lielam biznesā var fokusēties uz ļoti daudz kā, uz kaut kādām detaļām, uz kaut ko, bet jāatcerās galvenais, kas tev maksā naudu, jo tas ir galvenais, tas ir klients, un tad jāfokusēs uz klientu, lai pirmkārt viņam būtu ērti un labi. Ja? Un pēc tam jau iet citas svarīgas lietas. Nu, varbūt kaut kādā līmenī viņas iet paralēli, bet tomēr jāatcerās par klientu pirmajā vietā. Un jā, es uzsūcu informāciju no citiem uzņēmējiem, varbūt no veiksmīgākiem uzņēmējiem par mani, jo tikai tā var augt, skatīties uz lielākiem. Un tu saki, ka es domāju plaši, bet, piemēram, es uzskatu, ka var vēl plašāk, daudz plašāk un ātrāk. Noteikti var, bet tas, ko es jau redzu sarunā ar tevi, tas jau arī mani iedvesmo par to. Forši. Jā, forši. Arī cita kaut kāda sfēra, un man liekas, daudziem cilvēkiem šis varētu būt vērtīgi tieši tādā ziņā, ka tas varbūt nav kaut kas tāds, ko es daru, bet tas paplašina to tavu redzesloku par to, kā var un kā var savādāk, un cik daudz šo te iespēju un veidu ir, kā var strādāt, kā domāt, kāda veida uzņēmumus var radīt. Jā, tas, man liekas, ir tāds. Dažādas, jā. Bet es tiešām tev arī jāpiekrītu, ka noteikti vienmēr var plašāk. Jā, protams, jā. Un tā kā mēs esam katrs kaut kādā savā līmenī, un, lai izaugtu augstāk, tas nav vienkārši tā kā, un tas arī notiek pakāpeniski. Nav tā, ka es tur pirmajā dienā, kad taisu biznesu, uzreiz es tur domāju par pasaules mērogu. Man ir kaut kur dziļi tā ideja, ka es varētu, bet tu nevari tam vienkārši fiziski noticēt, ja tev tur, ir viens dzīvoklis, un tu tur, mīnusā kaut kādā, tev ir grūti noticēt, ka tu vari uzbūvēt lielu uzņēmumu. Bet ar kaut kādām mazām uzvarām nāk tā pārliecība par sevi, jā, un tu mēģini labāk un labāk un vairāk un ātrāk, un tad arī tas pakāpeniski viss notiek. Un arī, man liekas, nav jāpātrina tas, ko nevajadzētu pātrināt. Ja? Piemēram, likt sev tādus mērķus, kuriem tu pats nepiezīsi, ka tu varētu uztaisīt, bet vienkārši uzlikt mērķi priekš mērķa. Tā kā uztaisīt tādus mērķus sev, nedēļiem, mēnesim, gadam, kuriem tu reāli tici, ka tu varētu izdarīt, bet viņi būtu tādi, nedaudz ekstra. Bet ne jau tā, ka, tur es pa pirmo gadu kļūšu miljonārs. Tas ir pavisam bezjēdzīgs mērķis. Un tādā mūsu sarunas noslēgumā man gribētos tevi aicināt, varbūt padalīties ar kādu atziņu vai novēlējumu, ko tu vēlētos pateikt tiem, kuri arī vēlās kļūt uzņēmēji vai varbūt tiešām piepildīt kādu savu sapni,
bet viņi baidās, ir kaut kādi šķēršļi vai šaubas, ko tu ar savu pieredzi viņiem novēlētu? Okay. Nu, bailes ir mūsu galvā. Tā kā jebkurā gadījumā to mums ģenerē smadzenes bailes, jo smadzeņu funkcija, galvenā funkcija vienkārši izdzīvot, tas ir no pagātnes. Un ja ir kaut kur risks, nezinu, tur būt stresā, tajā pašā risks, tad viņš saka, ka priekškam tev to vajag, ka tu esi labā vietā, priekškam tev tur stresot, riskēt un tā tālāk. Bet tas ir no cilvēka motivācijas tā kā atkarīgs, cik viņam ir liela tā motivācija. Ja tu tiešām kaut ko gribi izdarīt, tad vienkārši pasaki savām smadzenēm, tā kā nē, kas ir sliktākais, kas var notikt, to, ko es teicu agrāk, un visbiežāk, ja objektīvi pastāv uz situāciju, tad nekas tur, nezinu, mega slikts nevar notikt, ja tu to pamēģināsi. Bet pajautās sev, kas būs, ja tu to neizdarīsi, un tad 80 gados jau pensijas vecumā tu domāsi, kā vot es tur to neizdarīju, varētu izdarīt, kā es dzīvotu tur un tā tālāk. Jo pajautājot jautājumus, piemēram, nezinu, vecvecākiem, kāda ir viņu lielākā kļūda dzīvē, viņi teiks par to, nevis par to, ko viņi izdarīja, bet par to, ko viņi neizdarīja. Tieši otrādi, tā kā, ko viņi varēja izdarīt, bet neizdarīja. Tāpēc tas ir arī mans mērķis, kad es būšu vecumā, lai nav tā, ka es par kaut ko pārdzīvoju, ka es neesmu izdarījis. Jā, galvenais, lai tevi tas tā kā nenogalina. Jā, tāpēc uzdrošināties, domāt vienmēr līdz, ko dari, un skatīties par riskiem. Ja risks nav tik liels, tad varbūt ir tomēr vērts to pamēģināt.